Es gribēju ātrāk pieaugt. Man liekas, ļoti nefunkcionāli būt bērnam. Nefunkcionāli būt bērnam? Nepraktiski. Eindhovenā mums ļoti lielu uzsveru lika uz rakstura un personības atklāšanu. Kas tu esi kā cilvēks, kas tev liek tikšķēt. Ļoti bieži manos projektos kaut kur spraucās daba. Man šķiet, ka man ļoti pietrūka daba. Tad studiju laikā sāku vairāk un vairāk redzēt tādu Dutch design ikonus, kur lietas bija ļoti savādas. Kā tādas lietas var taisīt? Wow. Un tajā man kaut kas ļoti uzrunāja, tas, kad lietas ir tik dīvainas. Kā projekts Unwoven uzsākās? Pirmais projekts ir tas, ar ko cilvēki visu laiku visvairāk tev asociē. Un manā gadījumā bija Sarmīta mizu dizainere. Man gribējās izrauties no tā, man gribējās teikt, ka es arī varu ar citiem materiāliem strādāt. Tad, kad mēs pētīju dažādas šķiedras, viens no šķiedrām, ko man atsūtīja, bija džinsu putekļi. Es eksperimentēju ar tām savās procesos, un es viņus malu un blenderēju, un es pamanīju, ka no viņām sāc ļoti daudz krāsā ārā. Tīri idejiski un filozofiski man patika domāt, kad pirmajā dzīvē tie ir džinsi, otrajā dzīvē tas ir materiāls, kas izskatās kā džins. Līdz ar to sāka parādīties jautājums, kas ir vispār ilgtspēja. Čau! Šodien mēs sarunājamies kopā ar Sarmītu Poļakovu, kas ir materiālu un produktu dizainere. Mēs šodien runājam, kā dizains var būt kā rīks, kā atrastu atbildes uz pasaules mēroga problēmām. Tad jā, klausieties, skatieties un izbaudiet, jūs noteikti kaut ko ļoti daudz arī iemācīsieties. Čau! Čau! Sarmīte, mēs tagad esam Latvijas Mākslas akadēmijā, kur tu agrāk studēji, un tagad tu arī te māci. Jā. Tātad, bet tu arī kaut kur citur, tu esi Frankfurtā arī, tu tur strādā. Tad tu strādā 2 valstīs, jā? Jā, pat 3 gandrīz. Wow. Frankfurtē man ir studija, tur es dzīvoju, un tur notiek lielākā daļa manu darbu, bet es izmantoju katru iespēju būt Latvijā. Šeit man ir ģimene, draugi, un skaidrs, ka ļoti tuvas un attiecības gan ar valsti, kultūru. Tāpēc katru iespēju, kuras varu projektu iepīt no Latvijas vai arī iesaistīt cilvēkus, es izmantoju. Un arī pasniegt šeit Mākslas akadēmijā, būt šajā atmosfērā, strādāt ar cilvēkiem, un man ļoti patīk darboties ar studentiem. Un Nīderlandē ļoti aktīvi notiek mans biotekstila projekts Unwoven, un līdz ar to es arī ļoti bieži esmu tur. Nīderlandē tas ir? Jā, Amsterdamā, un darbība notiek arī tajā vietā. Tu strādā dažādās valstīs, jā. Un kaut kā tās valstis ietekmē tavu darbu arī. Jā. Jo, Latvijā tu esi uzaugusi dabā, jā, un tas te iespaido, piemēram, vienu tavu projektu Pineskins, bet, strādājot Frankfurtā un mācoties arī Nīderlandē, kā tās valstis tevi ietekmē un kā tas ietekmē tavu galvu, domāšanu un arī tavu darbu? Jā, man šeit no Latvijas, kas man nāk, ir droši vien kaut kāds bērnības mantojums un piesaiste dabai, kas ļoti parādījās manā studiju laikā Eindhovenā, ka tas visur sāk spraukties ārā jebkurā projektā. Un Nīderlandē, man liekas, Nīderlanda ir tik ļoti tāda enerģizējoša valsts, jo tur tik daudz notiek, ir kustība, ir inovācijas, cilvēki ir orientēti uz gala rezultātu, lai kaut ko sasniegtu. Un, kad tev apkārt ir cilvēki, kas ir ļoti motivēti un mērķtiecīgi, tas arī tev pašu ļoti iedvesmo darboties un tādam būt. Daudz tiek runāts par ilgtspējību, par dabu, par nākotni. Un, jā, tas iedvesmo. Kur pretī Vācijā ir, lai gan tā ir kaimiņu valsts, viņa ļoti, ļoti atšķirās, un Vācija ir daudz vairāk orientēta uz procesu. Tu nezini, kāds būs gala iznākums, bet tu zini, kāds būs process. Un citreiz tas ir ļoti, tas dod lielu stresu, ka tu nevari kaut ko atrisināt, bet tev ir jāiet caur šim procesam un birokrātijai. Bet tāpat laikā, tāpēc arī Vācijā ir tik daudz industrija, kura nav Nīderlandē, nav arī Latvijā.
pieņemsim, biotekstila projektā ir ļoti viegli sameklēt cilvēkus un uzņēmumus, tāpēc, kad ir industrija, ir tehnoloģija, un tādā veidā ir vieglāk tikt kaut kur tālāk tieši tajā industriālajā līmenī. Un kādā veidā būšana Latvijā, tā kā tas tevi, kā tas iespaido tavu darbu? Tā kā, Nīderlandē tas ir vairāk par to gala rezultātu, Vācijā tas ir par to procesu, un kā tas ir Latvijā? Latvijā ir brīvība, ir daudz vieglāk saorganizēt lietas. Pieņemsim mizu ievākšanu. Es nevaru iedomāties Vācijā nevienu cilvēku, pie kā es varētu aiziet un pateikt, vai es varu braukt uz mežu ar viņiem, vai viņi man var iedot dažas spriedas. Wow. Tāpēc, ka viņiem, pirmkārt, viņi to dara visu ļoti lielā līmenī, mērogā, viņi strādā ar harvesteriem, un tad īsti man tur arī nav ko darīt. Un tāpēc, kad visur ir drošība, un ir procesi, un ir atļaujas, un turpretī Latvijā šeit tas ir tā kā, ir daudz vieglāk pajautāt kaut ko vienkārši ņem īpašu, tādu netradicionālu cilvēkiem. Cilvēki izdomās, labi, pamēģinam. Wow, tad tā kā nav ieciklējušies kaut kādā procesā, kā jābūt, kā ir jādzīvo, kā ir jāstrādā, ir vairāk tā brīvība. Tā kā, esam tagadnē un padomāsim, kādas varbūt mūsu kopējās nākotnes kopā, nav tikai jāiet vienu ceļu. Jā, un es sevišķi arī tāpēc, ka Latvijā vēl, man liekas, tik daudz, kas notiek un attīstās, un mēs paši vēl sevi atklājam, kas ir mūsu stiprās puses. Mums ir tāds liels dabas, mums ir liels tradīciju mantojums un daudz resursi, un vēl šeit ir tik daudz iespējas augt, un man liekas, cilvēki to apzinās, un tāpēc cilvēki arī ir atvērti. Un atkal, ja tu esi tas cilvēks, kuram ir tā dzirkstele acīs, un tu vari pierunāt kādu, pamēģinām. Tad lietas notiek. Un tad tavs viens galvenais projekts tavā dzīvē pašlaik ir Pineskins, kas ir briežu mizas. Un to tu uzsāki, tas bija tavs maģistra darbs. Jā. Kāpēc Priede Nīderlandē? Kā tā Latvija aizceļoja uz Nīderlandi kaut kādā veidā? Tas ir tā interesanti. Eindhovenams ļoti lielu uzsveru lika uz rakstura un personības atklāšanu. Kas tu esi kā cilvēks, kas tev liek tikšķēt, kas tev aizrauj, un tāda sava individuālā rokraksta attīstība kā dizainerim. Un ļoti bieži manos projektos kaut kur spraucās daba, saikni pie dabas. Man šķiet, ka man ļoti pietrūka daba, tāpēc tas arī kaut kur nāca ārā. Un es vairāk pētīju Latvijā attiecību starp mežiem un koku daudzumu un cilvēkiem. Un man šķiet, mana matemātika bija tāda, ka Latvijā uz vienu cilvēku ir 500,000 koku. Un, par to neviens cilvēku? Jā. Un par to neviens nerunā, jo neviens to neskaita. Tas ir kaut kāds fakts, kas īsti nevienam nav vajadzīgs. Bet tāpat laikā ļoti kurjos. Ja tu sāc domāt, kā tas veido mūsu attiecības ar mežiem, ar kokiem, jo mēs esam ļoti par saviem mežiem un pastaigām un tradīcijām mežos kā tādos. Un tas bija tas, ko es pētīju, tās tieši attiecības ar kokiem. Es izvēlējos Priedi, jo Priedi ir viens otrs populārākais vai pirmais populārākais, nes īsti pārliecināts Priedi sacīks tās ar bērzu. Latvijā, bet tie ir divi populārākie koki. Tā kā, personīgā favorīts vai? Bērs man likās ļoti jau izpētīts, jo mizu mēs izmantojam tradicionāli, bērzu sulu, visu kaut kur medicīnā. Prieda man likās mazāk izpētīts lauciņš. Man pašai Prieda laikam vairāk arī piesaistīja, un tad es pētīju, kas bija tas, kā mēs kādreiz darbojāmies ar Priedi. Bija visādas tradīcijas, čiekuri, skujas, sveķi. Un Prieda bija vairāk kā tāds koks. Un šodien Prieda ir vairāk kā tāds ekonomiskais dzinējspēks. Baltijas priedes auga ļoti staltas un garas, un tas ir izcils materiāls konstrukcijām, būvniecībā. Un man likās, ka kaut kā no šī te romantisma
kas mums bija pirms tam, un šodienas ekonomikas situācijas kaut kas ir pazudis. Bet mēs kā tauta vēl joprojām runājam par to, cik mums daba ir svarīga, un tad es vēlējos kaut kur starp šiem diviem laika posmiem kādreiz pagātni, kur mēs darbojāmies, un tagad šodienas situācija, kas ir tas, ko es varu pienest kā dizaineris. Un tad kaut kā soli pa solītim attīstījās Painskins. Bet tai nebūtu jābūt obligāti Latvijas priedē. Tikpat labi tā varētu būt priede no Nīderlandes vai jebkur ziemeļu puslodē. Es vienkārši izvēlos to darīt šeit. Nu jā, tas jau arī ir pie sirds, tu zini, tu gribi kaut ko no savējās tā kā darboties. Bet tas ir tik interesanti, ka Man kaut kā šķiet, ka Latvija vēl ir tajā, kaut kādā pagātnes domāšanā, kad mums ir tā miedarbība ar to dabu. Mēs vēl tā kā ļoti domājam par medicīnu kā no dabas, nevis tā kā farmakoloģiju. Man vienkārši interesē, kāds tavs perspektīvas, kad tev šķiet, mēs sākām Latviju skatīties uz tām priedēm kā ekonomisku naudas avotu. Jo man šķiet, ka tas ir daudz lēnāk nekā citās valstīs. Tā kā, piemēram, Nīderlandē tur jau visi tie meži ir jau iestādīti, tur nav tie vecie, un tur daudz mazāk tās zaļās areas. Kad tev liekas tas viss tas perspektīvas sāk mainīties te Latvijā? Vai tu esi ievērojis kaut kādas tendences? Es nezinu, kad tas notika, bet droši vien, kad ekonomikas tās inerces ietvaros. Tā kā mums ir sevišķi Skandināvijā koku saimniecība, koku audzēšana un koku ciršana ir ļoti liela ekonomikas daļa. Un man šeit arī Latvijā tas, kā mēs audzējam un pārvaldam mežus, ir ļoti bāzēts Skandināvijas praksē. Un kaut kur tas notiek, bet tāpat laikā tagad arī mēs daudz vairāk sākam runāt par to, kāda ir atšķirība starp mežu un iestādītiem kokiem. Es nesen skatījos dokumentālo filmu par IKEA, un tur bija ļoti skaists citāts, kas teica to, ka mežs nav tas pats kā koku plantācija. Un IKEA to teica? Nē, to teica vidas aktīvisti. Un viņi arī teica, ka iestāde tulpju lauks nav pļava. Tas ir runājot tieši par mikroorganismiem un par biodiversitāti, kas notiek. Tas nav viens un tas pats. Jā. Un man šeit cilvēki tagad daudz vairāk vērtē uzsvaru uz to, un mums ir Latvijā vēl daudz koku un mežu, kas ir skaisti un kas ir veci. Un tagad ir svarīgi pieņemt pareizo lēmumu un atstāt to tā. Jā, man šķiet, ka tas ir ļoti, ļoti būtiski šajā te laika posmā, ka mēs atstājam tos mežus, kā viņi ir, jo tas ir visa dzīvība nāk no turienes. Tā kā viss skābeklis, viss komunikācija gan ar cilvēkiem, ar dabu, gan daba kā viens. Bet jā, tas ir tik skaisti, kā tu ievīt to Latvijas pagātnes stāstu, kā arī to dabas stāstu tavos projektos. Vai kad tu stāsti par šiem projektiem citās valstīs, piemēram, Nīderlandē vai kaut kādās dizaina nedēļās, vai tev ir tā iespēja tā kā šitādas te lietas runāt, un kā citautieši reaģē tieši uz šīm te tēmām? Varbūt tas atkarībā no dialoga un no cilvēka kaut kur tiek uzsverts par Latviju, jo tas bija tas sākums, ja man kāds prasa, kā tu līdz tam nonāci, tad es vienmēr pastāstu, kā tas iesākās. Bet tas skaistais fakts ir arī tajā, ka katrs valsts pārstāvis var saprast situāciju par mežiem, par kokiem, par resursiem, un līdz ar to katram ir tik viegli iztēloties un saprast kontekstu, par ko tiek runāts. Katrā, tad, ja es taisu tādus mazākus priežu ādas produktus, tad viņiem aizmugurē ir tāds zīmodziņš, un tur ir rakstīts, kad priede tika ievākta un kur. Un tur parādās, ka tā ir ievākta Latvijā. Pēdējais zīmodziņš ir no 22. gada, šogad tiks atjaunots. Jā, tagad būs jātaisa jauns zīmodziņš. Un man liekas svarīgi arī to komunicēt, jo caur priedes mizu
mēs vairāk redzam koku un to koku stāstu, kur pretī koks no veikala ir vienkārši anonīms koks, un tu īsti nepateiksi neko par to, cik tas bija vecs, no kurienes tas nāca, no kurienes tas auga. Un priedē tur ir vairāk kaut kāds tas dzīvīgais aspekts, kas uzrunā cilvēkus. Viņi redz priedes ādu, manu priedes ādu apstrādāto, un viņiem liekas, ka viņi tā kā pazīst to materiālu, bet tāpat laikā viņi īsti nav redzējuši viņu tādā kontekstā, kaut kādā produktā vai uz sienas. Un tad ir notiek viņam tas iekšējais dialogs. Kas tas ir? Vai tas ir tas, ko es domāju? Jā, tas ir saskatīt to koku, to dabīgo dzīvi, kā daļa no sev paša, kā tu saki. Tā kā tas ir kaut kā, es tevi pazīstu. Jā. Tu arī esi Japānā studējusi vai kas bija Japānā? Tu tur ciemojies vai? Es tur strādāju. Tu tur strādāji, ok. Kāda tev bija tā pieredze Japānā, kad tu tur strādāji? Man šķiet, ka Japānā tas kontrasts starp to idealizēto Japānas dzīvi un harmoniju ar dabu ir ļoti, ļoti liels pret tādu dzīvi pilsētā. Un es biju Tokijā 1 gadu, un ir tie zen parki, kas ir tādi ļoti mierinoši, un vienkārši gribi to tēju dzert un sēdēt un visu dienu. Bet tad tu izej ārā no tā parka, un ir ielas, un ir gaismas, un bling, 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 un mūzika, un skaņa, un bezgalīgi daudz cilvēku, un liekas, kā tajā burzmā un haosā viņi spēja atnākt atpakaļ pie tās idiliskās dzīves dabā, jo tie ikdienas kontrasti, liekas, ka tās ir vienkārši pasaules viena no otras projām. Bet tas arī mana atziņa par saikni, par dabu bija, man šķiet, ka Latvijā mums daba ir pieejama. Mēs vienmēr nedēļas nogalēs gribam kaut kur braukt ārā no Rīgas. Vasarā Rīgā nav neviena cilvēka, jo visiem izrādās kaut kur ir pieejama kaut kāds lauks stūrītis. Tur mammai, vīram, draudzenei, vienalga kaut kur rados. Kāds atradīs kaut kādu stūrīti. Un man liekas, tas ir tik ļoti skaisti. Kur pretī Japānā pret dabu ir daudz lielāks respekts, jo daba var būt ļoti bīstama. Ar visiem tsunami, zemestrīcēm un vētrām, kas viņiem ir ļoti liels tā kā respekts un līdz ar to pilnīgi savādākas attiecības pret dabu. Un Nīderlandē atkal daba ir ļoti aizsargāta. Tu nevari dabā noplūkt to zariņu vai puķīti, un tu vari pastaigāties pa to ceļu, bet tu nevari iet nos no ceļa. Un tas arī veido, man šķiet, mūsu attiecības, kā mēs skatāmies, ko mēs varam darīt ar dabu un cik ļoti mēs varam iejaukties sistēmā, dabas procesos. Tu saki, ka Japānā cilvēki mazliet ir bīstami, tā daba ir bīstami, bet tāpat viņiem ir tā mīlestība pret viņu. Man kaut kā tas arī ļoti saistās ar Latvijas ziemu. Man bailes no ziemas, bet tajā veidā tas tā kā like a love-hate relationship. Tu zini, tā daba kaut kā tevi aizskar un tev ieved kaut kādās nepatikšanās, vai tsunami, vai augstā ziemā, bet tad vasarā viņa tā kā tev dod tā kā mamma, un Japāna arī jau tas nav tikai tas bīstamais. Jā, bet papildus tam skaistajam ir tās milzīgais respekts. Jā, ka kaut kā tās dabas izmaiņas, tu saproti, ka tu esi daļa no dabas, un tad tu arī to respektē, jo tevi, es nezinu, sit pa galvu, kad ziemā, vai ka tu vari levitēt vasarā, ka tu saproti to saikni, jā. Kur tu uzaugi? Es uzaugu Rojā, pie jūras un pie priedēm. Un man noteikti ļoti atmiņas ir ļoti daudz par nebeidzamām vasarām, pludmalē un spēlējoties dārzā. Un mūsu mājai pārielē bija mazs mežs, kas bija pilns ar priedēm. Un noteikti šī brīvība bērnībā un laiks, kas tev pašai jāizpilda ar savu izdomu un iztēli. Nīderlandiešiem ir terapija, ko viņi izmanto aizvien vairāk cilvēkiem, kuri ir izdeguši, kuriem ir depresija. Un tā saucās niksena, kas nozīmē tā kā darīt neko. Un tā ir
tās terapijas laikā tu principā izslēdz savu telefonu, atsakies no interneta, tu esi kaut kādā vidē, nezinu kādā, bet tu kā pats viņu aizpildi laiku, pats meklē, ko tu vari darīt, ar ko tu vari aizpildīt savu dienu. Un cilvēki tad garlaikoties, vai ne? Un garlaikoties ir svarīga lieta. Un man liekas, tas bija tas, kas man bija bērnībā, jo vienkārši mums nebija taču internets vēl, nebija telefoni, skaidrs, ka bija televizora laiks, bet bija arī ļoti daudz laiks, kad mamma izdzina ārā un teica, nāc atpakaļ pusdienās pēc dažām stundām. Tas bija superīgi. Jā. Wow. Jā, tad tā garlaikošanās kaut kā to radošumu tevi izpauda, tev liekas? Jā, man šķiet, ka manī vienmēr bija tāds izgudrotāja sindroms. Ne tādā tiešā veidā, ne arī ļoti mākslinieckā, jo es nebiju pat labākā zīmēšanā, pilnīgi noteikti, un kaut kādās akadēmiskajās lietās, bet visu laiku domāt par lietām un pati kaut ko veidot un taisīt un pārveidot, to es darīju. Jā, jo es tieši gribēju teikt, tā kā, tu esi dizaineri, tu esi māksliniecis, bet tu esi tā kā dizaineri, un dizains ir kā tu to mākslu, kā to māksliniecisko domāšanu tu vari tā kā ievīt sabiedrībai vai pataisīt sabiedrību mazliet labāku. Vai ko tu gribēji darīt, kad tu biji jauna? Tā kā, kādu profesiju tu gribēji, kamēr tu skraidīji pa mežu vai mazliet vēlāk? Tā kā, ko tu gribēji darīt? Es gribēju ātrāk pieaugt. Man liekas, ļoti nefunkcionāli būt bērnam. Nefunkcionāli būt bērnam? Nepraktiski, jo tu neko nevari darīt. Es gribu strādāt. Es gribēju pati pieņemt lēmumus, darīt kaut ko, un vienmēr jāprasa atļauju kādam, tad tu pajautā atļauju mammai, un tad nedrīkst. Jā. Un pirmā mana atmiņa par to, ko es gribēju kļūt, bija arhitekts, bet tad jau es biju jau pusauģa gados, un tas arī bija tas. Es biju ļoti patstāvīgs bērns un izklausās, mērķtiecīgi, un mamma man šķiet to manī saredzēja, un viņa man uzticējās, un es ātri aizbraucu uz Rīgu, kur sāku mācīties arhitektūras koledžā, un pēc tam sapratu, ka tomēr tas nebūs mans lauciņš. Jā? Kāpēc ne? Man patika radošā puse, bet man nepatika tehniskā puse. Tā bija ļoti daudz inženieru zinātnes arī, matemātika un būvniecība, un tas bija tas, kas man ļoti nepatika. Un tad pēc arhitektūras studijām sapratu, ka es gribu turpināt to radošo, bet kaut ko, kas ir mazāks, un tad tas bija produktu dizains Mākslas akadēmijā. Kā tev izglītība Latvijas Mākslas akadēmijā? Kā tu varētu raksturot tavu izglītību? Kā tas atšķirās Latvijas Mākslas akadēmijā un tad maģistrs Eindhovenā? Tā kā tas iztēlojās? Mākslas akadēmija man noteikti iemācīja precizitāti, kā darboties ar rokām precīzi, gūtu ieskatu par to, kas ir dizainera darbs, kādi ir mani pienākumi, par ko man ir jāzina, par ko man ir jādomā. Bet vienmēr man likās, ka ir tāda attālums ar to profesiju, kas man būtu jādara, un man bija grūti sevi redzēt tajā darboties. Man liekas, ja dizains ir kā tāda matemātiska izteiksme, un pareizā atbilde ir vienāds ar gala iznākumu, gala produktu, tad man vienmēr kaut kur kāds nezināmais koeficients X vai Z trūka informācijas par to saprast, kāpēc man tas ir jādara, kas raksturo veiksmīgu galdu vai krēslu. Un kā es varu sacensties ar visiem tiem miljonus produktiem, kas pasaulē jau eksistē. Un sevi īsti neredzēju. Un tad studiju laikā es sāku vairāk un vairāk redzēt tādu Dutch design ikonas, kur lietas bija ļoti savādas. Viņas izskatījās pilnīgi nepareizas. Man likās, kā tādas lietas var taisīt? Wow. Un es atceros Nacho Carbonelli ar viņa formām, Martin Bass un Droga design kolektīvs. Un tajā man kaut kas ļoti uzrunāja tas, kad lietas ir tik dīvainas, un viņām ir tādas formas, kas tik daudz kaut ko saka. Tu redzi tās lietas, tu nezini to stāstu, bet tev liekas, ka tur kaut kas ir. Un, bet arī funkcionāls. Jā. Funkcionālas lietas. Viņas vienkārši ir mazāk orientētas uz ražošanu, uz industriju, bet viņām ir kaut kas cits. Jo skaidrs, ka viņas ir ļoti skulpturāls citreiz, un varbūt tā ražošana nav bijis tas primārais fokus.
Un tad es vēlējos pamēģināt, vai es varētu iestāties un tikt tajā skolā. Un to es arī darīju. Man nebija, es īsti nerēķinājos ar to, ka viņi mani pieņems. jo tad, kad viņi intervijas laikā pateica, jā, mēs tevi ņemam, man bija liels pārsteigums un sapratu, ka es īstenībā tam neesmu gatava. Man arī nebija finansiāls iespējas tajā brīdī to sākt darīt. Bet tas, man liekas, bija svarīga mācība. Citreiz to vajag izdarīt, vienkārši pamēģināt. Un tad, kad tā lieta notiek un tev pasaka, jā, nāc pie mums mācīties, un tā bija mana sapņu skola, tad es biju spiesta izdomāt, kā tagad atrisināt pārējās lietas, tā lai es tur varu tiešām mācīties. Un tajā brīdī ienāca Japāna, jo man bija iespēja braukt uz Japānu, un tad es atliku Nīderlandē gadu sākt mācīties, un mans plāns bija braukt uz Japānu, strādāt, sakrāt naudu tā, lai es varu pēc tam Nīderlandē mācīties, un tas puslīdz arī izdevās. Man liekas, tāda atšķirība starp abām skolām ir Mākslas akadēmijā es biju teicamniece. Es visu izdarīju laikā, visu izdarīju labi, kārtīgi strādāju. Un ļoti bieži tas jau rezultējās ļoti labā atzīmē. Un tev šķiet, ka, ja ir laba atzīme, tad viss ir kārtībā. Un nonākot Eindhovenā, visi tie teicamnieki bija vienā kursā. Un ir milzīga konkurence. Un skola, ar ko viņa visvairāk... Tā lieta, ko viņus vairāk iemāca, ir to, ka nepietiek būt teicamniekam. Viņam pilnīgi vienalga, vai tu esi teicamnieks vai nē. Tev ir jābūt interesantam, tev jāizceļās kaut kā kursu biedru starpā un arī daudz lielākā mērogā visā Nīderlandē un pasaulē. Un īsti nevienam neinteresē, cik daudz tu strādā, cik stundas tu pie tā pavadi, tavam rezultātam ir jābūt labam. Un ja tas nebūs labs, tad viss darbs ir vējā. Jā. Tad būt latvietei ar tavu uzaugšanu mežā, tas tev ļoti atšķīra tieši Eindhovenā. Es neteiktu, ka es uzaugu mežā. Mēs visi uzaugām. Jā, ja mēs sakam, ka Latvija ir mežs. Bet Latvija ir vienkārši mežs, nav pilsētas. Mēs šeit spēja improvizēt. Jo Mākslas akadēmijā mums nav tāda inventāra, mums nav tehnoloģijas jaunākās. Es sevišķi laikā, kad es studēju, skola vienkārši nav aprīkota ar tādām iekārtām, kas mums kā produktu dizaineriem būtu jāzina. Metāls, koks, plastmasa. Un daudzas lietas mums arī šeit nav, un tajā brīdī ir vienkārši jāimprovizē. Man nav tā skrūvīte, kā es to skrūvīti varu aizvietot ar kaut ko citu, kā es varu tikt pie tās formas, ja man nav tā inventāra. Un tam šeit ir lieta, kas ļoti nodara jebkurā situācijā. Un varbūt, kamēr citiem kursu biedriem bija šī pieredze, jo varbūt viņi nāca no citām skolām, ne visi, bet varbūt viņiem bija vairāk izpratne, man bija vairāk tā kā spēja pielāgoties un līdz ar to spēja manipulēt kaut kādus procesus. Ne tikai apstrādāt to tādā tipiskā veidā, kā koku apstrādā, piemēram, bet kā domāt ārpus šiem ierastajiem soļiem. Tā kā vispār tevai dzīvei, kā tu izpaudi sev, nav nekādi rāmi, kuriem tev ir jādzīvo iekšā, ka tu vari darīt jebko, kas ir tik interesants. Vispār, tādā veidā latviešu domāšana, tas ir That's pretty cool. That's pretty cool. I respect. Ja ir tā, ka strādājot veidojot jaunu materiālu, tev ir jāatrod arī tas apstrādāšanas veids. Priežu miza līdzinās pēc taktilitātes ādai nedaudz, bet tas ir koks. Bet apstrādē es varu izmantot gan kaut kādus tehnoloģijas no koka, bet arī aizņemties no ādas. Manipulēt lietas, un tas arī padara to visu interesantāk, gan procesu, gan iznākumu. Skaidrs, kad ir grūti tajā brīdī, kad man ir jāatrod kāds eksperts vai kāds materiāla inženieris vai zinātnieks, jo tad viņi sākumā vienkārši groza galvu. Nē, mēs tā nedaram. Mēs tā nedaram. Jā. To tā nevar, un tad ilgākā procesā un sarunā notiek vairāk tādu izpēti un tāds breakthrough, kad izrādās kaut ko tomēr var darīt. Uzaugšana Latvijā, kad nebija pārāk daudz, varbūt nebija pārāk daudz naudas un nav tik daudz resursu, tev ir jāizveido veids, kā tu vari lietot lietas, kas tev ir apkārt, lai tu vari uztaisīt kaut ko jaunu. Vai tas arī ir ar cilvēkiem, vai tev ir kaut kāda priekšroka sastrādājoties ar cilvēkiem,
dēļ tā, ka varbūt nebija tik daudz tie resursi, ka tev bija jāpaļaujās uz citiem cilvēkiem, lai uztaisītu to gala mērķi? Vai kā tev iet ar sastrādāšanos ar citiem cilvēkiem? Jo tagad, kad tu esi dizainere un kad tu skaties uz kaut kādu materiālu, tā kā koku, kas ir līdzīgs ādai, tev tiešām ir jāmēģina un jāprot sastrādāties ar daudziem cilvēkiem no citām tā kā industrijām. Kā tev iet ar to? Gan darbā ar studentiem, gan praktikantiem, gan asistentiem. Tā vienmēr ir lieta, ko es meklēju cilvēkos. Vai viņi spēj adaptēties, un varbūt man nav kaut kāds konkrēts rīks studijā, kā mēs varam domāt savādākā pie tā paša rezultāta, mēs varam nonākt savādākā veidā. Man šeit tas ir tāds treniņš, smadzeņu treniņš gandrīz vai, un tas ir noderīgs jebkuram. Pat ja tie cilvēki, pat ne tikai dizaineriem, tā teikt. Jā. Arī mizu vākšanai, mizu apstrādāšanai ir tik daudz jāimprovizē uz vietas, un tur jau arī parādās tā maģija, kad kaut kādi procesi paši atrisinās. Un, man šķiet, ka mums cilvēkiem Latvijā tas ļoti, ļoti piemīt, bet varbūt mēs kautrējamies kā nācija. Jo tāpēc, ka mums tas asociējās ar padomju laikiem, kad lietas nebija. Tev vajag kādu citu palīdzību, jo tam pašam nepietiek. Jā, un tu baidies varbūt par to runāt, un tu baidies būt par to lepns, kad kaut kā tā vēstures daļa mūs arī visus formēja kā cilvēks. Man šeit mums vispār Austrum Eiropā visi cilvēki aug ar daudz tādu zemāku pašnovērtējumu. Salīdzinot ar Amerikas kultūru, kur cilvēkiem ir pārāk augsts pašvērtējums. Un es ceru, ka tas mainīsies drīzumā, ka cilvēki spēj arī pateikt, ka jā, bet tā grūtā mūsu vēsture mums iedeva kaut kādas ļoti specifiskas lietas, kas mums tagad palīdz būt labākiem. Un tā svarīgā atziņa tajā visā ir, ka mēs ne ar ko neesam sliktāki nekā citi cilvēki. Kad visi tie superīgie dizaineri, par ko mēs lasam, un visi cilvēki, kas ir izsatušies, tas pārsvarā ir bijis darbs, mērķtiecība, neatlaidība, mazāk paši kaut kādu resursu esamību. Varbūt būt īstajā laikā, īstajā vietā, satikt cilvēku, reklamēt sevi, pastāvēt par sevi, bet man šķiet, ka šis darbs un neatlaidība un mērķtiecība ir daudz svarīgāka nekā resursi. Man ļoti patīk, kā tu pateici, ka jā, tas ir tev paprast, vai mēs šo varam izdarīt. Jā. Tas cilvēks nekad to nav izdarījis pagātnē. Un tā ir tiešām tā ir tāda dzīvība, kas iznāk ārā tajā momentā. Nē, es neesmu to izdarījis, bet vispār es padomāšu, kā to, tā ir dzīvība. Tā ir tā kā dzīvība tieši tagadnē. Un kas ir tik skaista. Tie ir man mīļākie cilvēki, kas tādi ir. Kad es padomāšu, es izdomāšu. Jā, kaut kas tur kustās, tā dzīvība ir iekšā. Jā. Runājot par tavu otro projektu, otro galveno projektu, es teiktu, Unwoven, kur tu lieto neizlietotus tekstiļu. Pārstrādātus tekstilu šķiedras. Jā, šķiedras. Un uztaisīja jaunu materiālu no tā, lietojot biolīmes, biokrāsas, biopigmentus. Un tad tu sastrādājies kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti par priekš tā materiāla. Tātad tu kombinēji zinātni ar mākslu. Kā tas viss process izgāja tev? Tas bija tāds labs piemērs tam, kad tāds radošais process sākās studijā. Tas sākās pavisam mazā izmērā, mazi eksperimentiņi, saprast, kā ir šī sekošana intuīcijā, ka tajā materiālā kaut kas ir, kaut ko es tur varu pateikt, bet tikai tas jāatrod. Un tad kādā brīdī ir kaut kādi pirmie eksperimenti, kas darbojās, un ir tāds, es taču zināju, ka tur kaut kas bija. Jā, wow. Un pēc tam parādās nepieciešamība atrast speciālistus, kas var palīdzēt vairāk to saprast. Un kādā no tādiem brīžiem mēs saņēmām Eiropas Savienības finansējumu, lai attīstītu projektu tālāk, un RTU bija mans partners šajā finansējumā, un viņi palīdzēja saprast tieši tehnisko pusi materiālam. Mēs ļoti daudz testējam materiālu,
cik tas ir stiprs, kā tas uzvedīsies pēc 2 gadiem, kā saules ietekme to pārmaina. Un šī dienas sadarbība noteikti palīdzēja daudz vairāk izprast materiālu, no kā, kas ir atkarīgs, kā viena lieta, ko mēs izmantojam, iespaido gala rezultātu, kā mēs to varam manipulēt. Un iegūt beigās tehnisko lapu, kad es varu garantēt par materiālu un pateikt klientam, lūdzu, šeit ir dati, kas parāda to, cik tieši tas ir stiprs, kā tas sacenšās ar citiem materiāliem, un atkal kā tas izskatīsies pēc 2 gadiem, vai to var izmantot mēbelēs un tā tālāk. Tas ir baigi lielais process vispār. Es sāku domāt, kā citiem materiālu dizaineriem, kā tas ir, vai viņiem arī ir tik viegli dabūt to sadarbību kopā ar universitāti, un vai tas ir, vai to papīru vajag, lai producētu kaut kādus citus drēbes, piemēram, vai tos pašus sienas. Jā. Vai tas ir nepieciešams aizvien vairāk un vairāk, jo no vienas puses mēs jau arī vēlamies, lai industrija vairāk izmanto šos materiālus, bet skaidrs, ka industrijai, piemēram, konkrētam zīmolam, tas arī ir kaut kāds risks uzņemties kaut kādu jaunu materiālu, par kuru nav informācija. Ir sevišķi, ja viņiem ir jau ļoti zināms vārds un garantija, un cilvēki asociē to zīmolu tieši ar kvalitāti, tā teikt. Tad ir nepieciešami kaut kādi dati un specifika, lai runātu par materiāliem. Un tāpēc iegūt šādu tehnisko lapu ir ļoti svarīgi. Un skaidrs, ka tas ir ilgs un dārgs arī process. Ne visu laiku atkārtot testus, saprast, kā mainās katra sastāvdaļa un katrs faktors. Es domāju, ka citi materiālu dizaineri arī uz to liek vairāk uzsvaru, jo tas tiek prasīts, un tikt pie šīm iespējām veidot tādus testus ir sevišķi izmantojot tādus finansiālos instrumentus kā LIA Latvijā, kā finansējums Eiropas Savienībā, Nīderlanda arī tādas lietas ļoti atbalsta. Jā, ir tikai jāmeklē, ir jārunā ar cilvēkiem, ir jādarbojās. Tur ir kaut kādi, tagad tas ir vairāk tā populāri nekā pāris gadus atpakaļ, ka ilgspējīga domāšana un ilgspējīgi produkti ir tā kā, viena no tēmām, kas tiešām dabū to finansējumu. Jā, un arī tekstili. Jo tekstila ir tāda problēma Eiropā un arī Nīderlandē šobrīd tā ir ļoti, ļoti atbalstīta tēma. Tāpēc, ja ir inovācijas cilvēkiem, uzņēmumiem, individuāliem dizaineriem, ir ļoti viegli tikt pie finansiāla atbalsta. Jā, jo tas ir viss ar to fast fashion. Jā. Tas ir traki. Jā. Redzēt, cik tur tonnām izmests pilnīgi jaunas drēbes. Bet es tikko arī kaut kā ziņās bija, ka tur ir taksa kaut kāda ieviesta par šitiem te tekstiliem un ka pat humpalas būs ietekmētas. Tu esi dzirdējis par to humpals, ka jā, tā tekstiļu taksa būs arī ievietota otrās pakāpes drēbes, second hand clothing. Un ka, diemžēl, kaut kādā veidā humpals arī būs ietekmēts, arī ja viņi ir otrās rokas drēbes, kas ir, es nezinu, tas ir baigi stūbi. Jā. Nē, es nedzirdēju par to, bet aizvien vairāk visādas jaunas regulas attiecībā uz greenwashing, ko tu kā zīmols vari komunicēt, skaidri vārdi, kas ir jebkuram iedzīvotājam saprotam, jo arī visa šī valoda ir ļoti mulsinoša. Ir ļoti labi, ka tas aizvien vairāk notiek ražotājiem uzņemties vairāk atbildību par lietām, ko viņi ražo, un arī pēc tam, kad tās lietas tiek izmestas ārā, tas būtu daudz vairāk jājautā no jebkura ražotāja, un labi, ka tas notiek. Kā projekts Unwoven uzsākās? Darbojoties, sevišķi uzsākot dizaina karjeru, tas pirmais projekts ir tas, ar ko cilvēki visvairāk tevi asociē. Un manā gadījumā bija Sarmīta mizu dizainere. Man gribējās izrauties no tā, man gribējās teikt, ka es arī varu ar citiem materiāliem strādāt. Un pienāca Covid laiks, un e-pasti pieklusa.
projekti pieklusa. Un tad kopā ar draudzeni Māru mēs visu laiku sapņojām kaut ko kopā darīt, kaut ko iesākt kopā. Un tad mēs izmantojām to situāciju, šo klusumu un iespējas, kas bija. Un man šeit bija viens finansējums, kuram mēs gribējām pieteikties, kas bija tieši par tekstilu. Mēs viņu nesaņēmām, bet nekas galu galā jau ir ļoti labi, jo tas iedeva tādu startu šim projektam kopumā. Tā ideja. Un mēs sākām ar to, ka mēs gribējām priekš tā finansējumu kaut ko radīt, un tas bija modi, un tad mēs meklējām, kas ir tas, un ātri mums aizrāva tieši šī pelēkā masa šodī, kas ir sasmalcināta tekstila visi kopā vienā krāsā, vienā pelēkā masā. Un gribējām vairāk pētīt to un caur dizainu runāt un skatīties, vai tajā var darīt kaut ko vairāk. Un tad tas solīt pa solim attīstījās. Mēs sadarbojamies gan ar Eko Baltiju Latvijā, kas mums deva arī patērētāju nodotos apģērbus, kas tagad ir tādā pārvērsta skaistā dzelteni baltā krēsliņā un sienas paneļos, viens no iemīļotākajām krāsām. un tad attīstījās aizvien tālāk un aizvien vairāk šis projekts. Sākumā mums likās ļoti loģiski kaut ko ņemt no apģērbiem un dot to atpakaļ apģērbiem, lai tas būtu modes materiāls, lai to varētu izmantot. Bet tajā tehnoloģijā, par cik nav tikai tekstils, bet šis šķiedrs, viņas ir līmēts, viņš paliek tāds stīvāks un ir vairāk kā tāda tapete vai filts nedaudz. Un ļoti skaisti ir šie pirmie darbi, ko mēs veicām, un ir sevišķi sadarbība ar Maranroli. Tas, kā viņi strādā, ir vienkārši apbrīnojumi un ļoti iedvesmojoši, jo viņi pētīja materiālu, un kā materiāls darbojās, un tikai tad sāka domāt par dizainu, un kā dizains var iekļauties tā materiāla valodā. Tas bija ļoti skaisti, jo arī man ir līdzīgs strādāšanas veids, un redzēt, kā viņi to dara, bija ļoti maģiski. Bet tagad mēs viņu daudz mazāk akcentējam uz modi, jo mode ir arī daudz grūtāka. Pirmkārt, ir grūtāk sacensties ar cenu. Modē, jebkurš materiāls, kas maksā dārgāk kā 60 eiro kvadrātmetri, ir ārprāts. Tā kā pat ādai. Un skaidrs, ka mēs esam dārgāki. Cik ir āda pa kvadrātmetru? Laikam es nemaz nezinu. Es gribu zināt, kā tavs materiāls atšķiras no, piemēram, kokvilnas. Droši vien kokvilna ir ļoti lēta, bet skaidrs. Jā, vairāk par 60 eiro. Jā, okay. Jā, noteikti vairāk, jo tajā ir diezgan daudz roku darbs. Šobrīd ir tā, ka tas materiāls ir pa pusēji ražots un pa pusēji pabeigts ar roku. Bet, protams, plāns ir tāds attīstīt to tālāk, lai tas varētu būt pilnībā ražots, un tad arī, protams, var samazināt izmaksas tādā veidā. Jā. Un mode ir vienkārši ir grūtāk modē tikt, pirmkārt ar cenu sacensties, ar performanci, jo tas nav tāds tipiskais teikrekla materiāls, tas ir tāds biezāks materiāls, kas jādara ārjakām, somām, apaviem, bet arī caur to testēšanu, kas mums bija RTU, mēs sapratām, ka tur vēl ir jāattīstās, jāaug tajā principā, kur pretī viņam ir daudz jau priekšrocības, lai viņi varētu izmantot interjerā, mēbelēm. Izrādās, ka viņš ir pietiekami stiprs un viņam ir visi Martindale nepieciešamie cipari, lai viņi varētu tādu izmantot un apdarēm, sienām, un šobrīd šajā virzienā mēs fokusējamies daudz vairāk. Un vai tiešām tās šķiedras, viņas var pārtaisīt vairāk un vairāk? Tā kā jūs lietojat kaut kādu speciālo līmi un tās krāsas, kā arī var izmazgāt, un tad pēc tam tu vari uztaisīt jaunu materiālu. Tas ir tas cirkulārās aprites domāšana, kas iet. Bet es neticu, ka tām šķiedrām, ka tās šķiedras nezaudē savu kvalitāti. Šķiedras zaudē. Okay. Katru reizi, kad viņas pārstrādā, viņas paliek vājākas, viņas paliek īsākas. Bet tā maģija unwoven materiālā ir tāda, ka mums ir pilnīgi vienalga, cik garas ir šīs šķiedras. Līdz ar to kaut vai viņas katru reizi paliek īsākas, mums tas netraucē, mēs vēl joprojām viņas varam izmantot. Tāpēc, ka tas ir vairāk par to, kā mēs saspiežam šīs šķiedras un tā stiprība rodās no tās līmes, ne tik daudz no šķiedrām. Un tas, tam ir ļoti daudz priekšrocību. Mēs varam sastrādāties ar jebkuru audumu ražotāju, kas izmanto šķiedru garumu.
un viņiem vienmēr ir pārpalikumi, kas ir tādas īsās šķiedras, kas ir pārāk īsas priekš aušanas. Mums tās ir perfektas, un tā kā mēs varam iefiltrēties viņu tajā sistēmā un izmantot viņu pārpalikumu, bet tikpat labi mēs varam arī strādāt ar visām šīm pārstrādātajām šķiedrām. Un atkal mūsu gadījumā ir mazāk svarīgi to, no kā katra šķiedra ir taisīta, tāpēc, kad viņas visas tiek izmantotas kopā. Un tā jau ir tā lielākā problēma tekstila atkritumos, kad visi džemperi un visi apģērbi būtībā, kur ir miksētas vairāk šķiedras kopā, vienā pavadienā tas nekad nebūs iespējams atšķitināt. Un tad tādu apģērbu sajaucot kopā vēl ar 200 citiem apģērbiem, kuriem vēl savādāks šķiedru mikslis, mēs kopā uztaisam kaut kādu Frankensteina materiālu, kas ir vienkārši procents no jebkuras iespējamās šķiedras. Un būtībā kādā brīdī mums būs jāsaka, kad vairs nav, protams, būs vienmēr kokvilna, jo tagad mēs mēģinām tomēr vairāk tīru kokvilnu, tīru vilnu atstrādāt, bet būs arī materiāls, kas būs tāds nenosakāms šķiedras materiāls, tur būs tā kā nedaudz no visa kā. Yeah. Un par to ir tas unwoven, kad tā ir vairāk, tas ir visu šķiedru kopums, visu materiālu kopums, kas veido jaunas kvalitātes, piemēram, insulācija un skaņas absorbācija. Un to mēs varam izmantot citām funkcijām. Tad tas nākotnē unwoven ir arī nevis tikai lietojot to priekš apģērbu, bet arī lietojot to kā insulāciju? Samaltus tekstilus lietoja insulācijā. Tagad to dara man šeit nedaudz mazāk. Ar to tika pildīti krēsli, jakas, gultas matrači, autosēdekļi. Un arī tas ir lielisks izolācijas materiāls. Tā kā viņam dabiski ir jau šī kvalitāte, ko mēs varam arī izmantot labi materiālā. Kādā stadijā ir tas unwoven pašlaik? Kādas nākamās stadijas, lai tiktu līdz lielāks pārdošanas vai? Šobrīd ir pirmā kolekcija, kurā ir 6 krāsas. Un tad ar to mēs darbojamies, tad regulāri tiek iesaistīta projektos un ceru, ka nākamajos mēnešos tiks arī daži realizēti un varēšu parādīt vairāk. Bet paralēli tam notiek tāda lielākā attīstība, kā to pārvērst par industriālu procesu, kas viņu varētu ražot, piesaistīt ķīmiju. Es tā teikt, vācu armiju ar cilvēkiem, kas domā tāpat kā es, kas grib pievienoties projektam, kas redz, kuriem ir tādas pašas vērtības kā man un kas var iesaistīties, jo es to nevaru darīt visu vienu. Un ir nepieciešams ķīmiķis, man ir nepieciešams ražotājs, man ir nepieciešams uzņēmums, kas nodrošina resursus, šīs šķiedras. Un jā, tas ir vesels process, kopums, tā kā šobrīd uz to tiek likts uzsvars, tā kā savākt šos cilvēkus, mēģināt to tādā industriālākā līmenī uzsākt ražot ar tiem procesiem, ko mēs esam ielikuši. Ir Māra, bet ir arī meitene Amsterdamā Roa, kas nodarbojas ar dabiskajiem pigmentiem. Un arī viņi ir kā tāds masterminds, ja iet par pigmentiem un to visu lietošanu. Un tad ļoti daudz mums no šīs eksperimentālās ražošanas ir jāpāriet uz tādiem konkrētākiem ražošanas soļiem. Un mans plāns nākotnē ir tāds šo projektu vairāk izstumt no sava klēpja, lai viņš pats iet dzīvē un darbojās, un ir šie cilvēki, kas to visu kustina un kas māk attīstīt biznesu un uzaudzēt to. Un skaidrs, ka es tajā būtu iesaistīta, bet tā nebūtu mana galvenā loma, kad es atkal varu virzīties uz citiem materiāliem, citiem projektiem. Tev ir tāda vīzija, kā tas izskatītos, jo man uzreiz ienāca prātā, tik daudz apģērbi ir un tik daudz tie biznesi, kur tu varētu dabūt tās šķiedras. Jā. Vai es redzu, ka tas nebūtu tā baigi tas centralizēts, tas būs, manā galvā tas ir katrā pilsētā ir kaut kādi 5 punkti, kur to dara un kur tu vari iegādāties tos materiālus. Tad, jā, es to redzu, es nezinu, vai tu to arī, vai es nezinu, cik tev liela ir tas plāns tiem visam. Jā, es redzu to kā tādu audums, kas tiek ražots, bet tāpat laikā tā ir arī dizaina studija, jo paralēli katrai šī kolekcijai notiek arī visu laiku tādi R&D procesi. Pieņemsim, klients var atnākt ar
ar saviem tekstilu pārpalikumiem, kas ir varbūt no kaut kādas konkrētas ražošanas vai līnijas, modes līnijas, un mēs varam izmantot tieši viņu atlikumus, pārstrādāt to dizainā, kas ir atkal tieši ļoti specifisks viņam. Un mēs varam, es gribētu vienmēr turpināt meklēt tālāk, kas vēl ir šajā tekstilu pasaulē. Piemēram, strādāt ar pārstrādātiem pigmentiem, kas ir nevis dabiski, bet ķīmiski, kā es to darīju ar džinsa pigmentiem. Tas arī ietilpst iekšā sadaļas par tekstila pārpalikumiem. Tā kā visu laiku stiept, tā teikt, to normu, ko mēs saprotam ar tekstila pārpalikumiem. Ne tikai tekstila, bet tekstila industrijas pārpalikumiem, un kur ir iespēja uzlabot, optimizēt procesus un parādīt citu perspektīvi, un kad ir tie materiāli vairāk vienmēr attīstīsies, augs un kā tāda jauna līnija. Tāpat laikā tam nebūtu jābūt obligāti kaut kādai centrālai ražošanai. Tas varētu arī darboties vienkārši ar licencēm. Es tev iedodu recepti, un tu vari viņu ražot Austrālijā. Un tas varbūt pat ir labāk, tāpēc, ka mums ir jāpārdomā, kā mēs attīstam mērogu. Mēs nevaram turpināt darīt to tā, kā mēs darām šobrīd. Vienā vietā ražo visai pasaulē, un visu laiku mēs ar lidmašīnām un kuģiem sūtam to pāri globusam, bet daudz vairāk mums jāskatās, kā lietas var attīstīt arī vietēji, mazākos tā kā uzņēmumos, kur tu izmanto recepti, bet varbūt gala iznākums būs savādāks, tāpēc, ka tavi resursi ir savādāk nekā mani šeit. Tad ko tu darīji ar tiem veciem džinsu tekstiļiem? Tad, kad mēs pētīju dažādas šķiedrus, tekstilu šķiedrus, tad viens no šķiedrām, ko man atsūtīja, bija džinsu putekļi. Un tās tādas sanāk pavisam mazas, īsas, dažu milimetru garas šķiedras, no kurām neko vairs nevar darīt. Un tās izmanto papīra ražošanā, salvešu ražošanā, tādas tīrāmo salvešu lupatu. Un es eksperimentēju ar tām savās procesos, un es viņus malu un blenderēju, un es pamanīju, ka no viņām nāca ļoti daudz krāsa ārā, tikpat zila kā džinsi. Un tajā brīdī man sāk atkal kustēties domas, un kā to varētu izmantot. Un tad sanāk, kad kādā brīdī man bija šķiedras, kas ir baltas, vai varbūt arī džinsa. Man bija šī krāsa, ko es biju ekstraktējis no džinsa putekļiem, un saistvielas, ar ko es darbojos. Un tad sanāca, kad es saliku to džinsu atpakaļ kopā no daļām, kuras tur nebija kādreiz, bet tīri idejiski un filozofiski man patika domāt par to, kad tā tekstila veco, viņi vienmēr paliek mazāki un mazāki, jo mums izdalst caurumi, un tad sagriez tos gabalos, un tad to gabalu vēl mazāku, un tad beigās to visu samaļ, un paliek tikai šķiedras pāri. Un kā mēs varētu domāt par materiāliem vairāk materiālu plūsmās, kad pirmajā dzīvē tie ir džinsi, otrajā dzīvē tas ir materiāls, kas izskatās kā džins. Varbūt viņam tu vari atpazīt džinsa šķiedras, vai varbūt tu atpazīsti krāsu, un tas ir tas vizuālais un emocionālais aspekts tajā materiālā, bet viņš jau ir izgājis citu laiku posmu, un kā domājot un strādājot ar materiālu plūsmām, mēs varam atrast citus veidus, kā atkal izmantot materiālu pārpalikumus. Un no tā attīstījās arī ideja vairāk tieši izmantot šo pigmentu, kas nav dabisks, bet tāpat laikā tas ir, un mēs to mazgājot veļas mašīnā visu laiku noskalojam lejā, un tas, ko es darīju, kas varbūt bija savādāks nekā ko citi dizaineri darīja, bija es vienkārši paņēmu šo ūdeni un atkal ieliku atpakaļ materiālā un sāku ar to vairāk spēlēties. Un izrādījās, ka tas ir kaut kas, kas cilvēkiem ļoti interesē, ko viņi uzskata par ļoti svarīgu, kad ne tikai domāt par dabiskajiem pigmentiem, dabiskie pigmenti ir forši, bet mēs tos nevaram sākt nodrošināt visas pasaules apģērbus ar dabiskajiem pigmentiem, dažādu iemeslu dēļ, bet mums ir arī tajā praksē, kā mēs ražojam un krāsojam apģērbus, arī tur var ļoti daudz ko darīt un pārdomāt un pārmainīt, lai paliktu ilgtspējīgāki. Līdz ar to sāka parādīties jautājums, kas ir vispār ilgtspēja, ja mēs runājam par sintētiskiem materiāliem. Un tad sāku strādāt ar tādiem lielākām materiālu loksnēm, kas bija veidots no džinsu pigmentiem un no dabiskajām saistvielām. Un kādā brīdī tas uzrunāja Levi's, jo viņiem jau radās šī sadarbība uzrunāt grupu ar dizaineriem, kas darbojās tēmā ap
materiāliem, formu meklējumiem, īpaši tekstila lauciņā, un viņi uzrunāja arī mani sadarboties ar viņiem un izmantot šos Levi's pārpalikumus industriālos, kas bija dažādi gabali, viņi tika samalti šķiedrās, un tad šīs šķiedras es izmantojot savēju unwoven tehnoloģiju, kuras uzliku uz pantonu krēslu, kas nāca no vitras, un tas bija krēsls, kurš jau bija nolietots, tā teikt. To vairs nevarēja pārdot. Viņš tika izmantots visādos pasākumos, un viņam bija visādi skrāpējumi, viņš jau bija tāds neperfektais. Un šī grupa dizaineri strādāja tieši ar šiem nolietotajiem krēsliem, lai piedot viņiem jaunu dzīvi. Tas sanāk, izmantojot Levi's pārpalikumus un izmantojot vitras pārpalikumus, tika dota viņiem tāda jauna interpretācija. Un tā ietvaros labi parādījās, ka unwoven var izmantot arī mēbelē, kad tas ir funkcionāls materiāls, un es veidoju arī tādus milzīgus telpas atdalītājus no šī caurspīdīgā džinsu materiāla, kurā parādījās nedaudz diegi no džinsiem, bet galvenokārt tas bija koncepts par krāsu. Tā krāsa, jā, tas pigments, kas iznāca ārā, jā. Tu esi lietojis to džinsu pigmentu arī ar citos projektos, arī savos džinsu pigmentu. Tā kā, piemēram, arī ar tie Pineskins. Tu esi lietojis viņu? Nē, tikai priekš tā projekta. Jā, viņš parādās visdažādākajos brīžos un momentos. Citreiz materiālā, citreiz kā krāsa, citreiz tīri konceptuāli, bet iekšā šī te projekta. Bet es atcerējos, es izmantoju džinsus, tā bija darbnīca ar studentiem Vācijā, Karlsruhe dizaina skolā, un mēs veidojām tādu bomberu jaku, kas bija taisīts tikai no tekstila pārpalikumiem. Un tas ārmateriāls bija taisīts no tāda šita caurspīdīgā džinsu materiāla, un tas bija kā tāds ādveida materiāls. Un jaka bija pildīta ar sasmalcinātām šķiedrām, jo viņam ir tā izolācija, kas ļoti noderīga ziemas jakā. Un tad studenti sašava jaku kopā. Un šeit man ir bildes Instagramā noteikti. Un viņa bija funkcionāla, ja, ka viņa nav tāda, ar ko var iet ārā, bet atkal tīri pierādīt konceptu un ideju, ka tas var darboties. Noteikti darbojās. Tad tā bija sastrādāšanās ar saviem studentiem Minhenē, vai kur tas? Tas bija Karlsruhe. Tāda pilsēta Karlsruhe. Vācijas dienvidos. Mani pieaicināja tur kā uz radošo darbnīcu, kā vieslektoru. Cool. Cik palaikam notiek. Jā, forši. Cik ilgi tas bija? Cik ilgi tas process ar tas workshop? Tas bija workshops, kas man šķiet kādas 4-5 dienas. Ok, jā. Ar kaut kādiem dizaina studentiem, ja? Jā, ar tās skolas dizaina studentiem. Un tas pats arī šeit tad notika Minhenē. Un tāpēc es arī iesaistos. Man patīk darīt vairākas lietas vienlaicīgi. Jā. Un tā, man liekas, arī ir tā burvība dizaina darbā un būt pašam savam priekšniekam. Tā teikt, ka tu vari organizēt lietas. Un es piesaistījos arī tajā pašā skolā, Karlsruhe, organizēju vasaras skolas, kas bija tādas eksperimentālā dizaina internacionālas skolas, kur brauca visādi zināmi dizaineri, kas strādā ar noteiktās tēmās materiāliem un brauc dažādi jaunieši un jauni dizaineri un iesaistās un tad nedēļu ilgi strādā. Un tad mans uzdevums šajās vasaras skolās bija salikt programmu kopā, izdomāt, kādas ir tematiskās grupas, tēmas, nepieciešamības, kuri dizaineri, kuri pētnieki varētu iedarēties tās skolas ietveros un jāsalikt šo programmu kopā. Un, kas ir ļoti interesanti, būt arī otrajā pusē, būt ne tikai tam dizaineram, kas dod šo darbnīcu, bet arī tā kā organizēt visu, orķestrēt, tā teikt. Tev sanāca, jā? Kopā. Jā, man sanāca, man patika ļoti. Wow. Runājot par tavu citu darbu, kur tu konsultē uzņēmumus, kā viņi var samazināt atkritumus, vai tu esi ievērojusi, kādā valodā šie uzņēmumi vairāk ieklausās, vai tu esi ievērojis, kā tu tā kā manipulē savu izteiksmes veidu, lai viņi tā kā sadzirdētu, kā var uztaisīt to procesu bez mazākiem atkritumiem? Jā, uzņēmumi aizvien vairāk un vairāk tiek spiesti pārmainīties.
jo nāk šīs dažādās regulas no politiskās puses, arī patērētāji aizvien vairāk grib redzēt dabiskākus materiālus, izmantot vairāk informācijas par to, kā kaut kas tika radīts, no kurienes nāca resursi, kas tos taisīja. Un uzņēmumi par to aizvien vairāk runā un meklē, bet man liekas, protams, lielākais šķērslis ir saprast, ka lietas jau rit, viņiem ir ieļoti procesi, kas darbojās, un tagad pēkšņi pārmainīt kaut ko nav viegli. Un skaidrs, ka tas viss arī kaut ko maksā. Un nav arī tādas maģiskās receptes, kuras kā dizainers var ienākt un pateikt, tagad mēs visu darīsim savādāk. Un ir tiešām tagad saprast, no kurienes nāk viņu problēmas, ko viņi var darīt, kas ir tāda ilgtermiņa stratēģija, ko viņi var pielietot un kas ir kaut kādi vieglāki solīši un pārmaiņas, ko viņi var ievest. Kas tās ir par uzņēmumiem, ar kuriem tu konsultējies? Tie ir tādi lielāki vai mazāki? Vai... Dažādi. Un citreiz tā grūtība varbūt ir tāda, kad ir sadarbības, kas ir vērstas uz gala iznākumu, par ko tu vari runāt, kā piemēram izstāde ar Levi's un Vitra. Bet tad ir arī sadarbības, kas ir vērstas vairāk uz procesiem, par kuriem tu nevari tik daudz runāt. Bet ir ļoti interesanti dzirdēt to uzņēmumu un dizainers, kas strādā tajā uzņēmumā, kas ir tās viņu grūtības. Vienmēr tiek runāts par to, ka dizaina departamentā dzimst idejas. Un tik līdz to aizēja pie inženiera, tad idejas tiek nokautas. Tāpēc, kad tad sāc runāt par kvalitāti un kas, un cik tas maksās, un tad tas viss tā kā daudz ātrāk pāriet. Un tas ir tāds garš process, kur ir jāieklausās vienam otram, otram dizainam ir jāsaprot, inženierim ir jāsaprot. Jāprot arī domāt ārpus ierastās kastītes un sistēmas. Bet pārmaiņas notiek. Un it sevišķi uzņēmumi, kas uzdrīkstās vairāk par to runāt, ka viņiem arī, kad viņiem ir par to jādomā, kad ir jāsāk domāt savādāk par resursiem un par procesiem un vienkārši atzīt, ka es kā uzņēmums neesmu perfekts. Tas arī ļoti palīdz patērētājiem saprast, kas notiek, ko viņi var darīt kā patērētāji. Ir jābūt tādai komunikācijai. Jo aizvien vairāk arī mēs runājam par to, ko nevajag teikt, kas ir tas pats greenwashings, kā no tā izvairīties. Un, protams, ka to mēs nevaram arī attiecībā uz ilgtspēju uzlikt visu atbildību uz patērētāju. Patērētājiem izdarīt īsto izvēlu attiecībā uz to, kas ir labs produkts un kas ne. Pieņemsim teikrakls, kas maksā 5 eiro un tas nāk no Shein. Vai arī tas pats teikrakls, kas nāk no Armed Angels un tas maksā 40 eiro un tur ir organiskā kokvilna, kas nāca no Grieķijas. Skaidrs, ka vidējais patērētājs to nevarēs atļauties un ir ok. Bet tā nav atbilde, kāpēc mēs to nedarītu. Ražotājiem un uzņēmumiem ir jāspēj radīt vairāk alternatīvas, domāt un pārveidot un pakāpeniski celt to cenas zīmi, jo lietas nevar maksāt tik lēti, ja tā padomā. Tad tā domāšana ir nevis kā mēs varam uztaisīt vislētāko materiālu, vislētāko produktu, bet vairāk kā mēs varam, kādas mūsu ir vērtības un kā mēs varam uztaisīt labu materiālu, labu produktu caur mūsu vērtībām. Un tad tie cilvēki, kas arī tic jūsu tajās vērtībās, tad atnāks un arī nopirks tās lietas. Jā. Tad tas ir kā tu konsultē tos uzņēmumus, tad skatoties uz, vai viņiem jau ir tās vērtības konkrētas, un tu tikai palīdz viņiem tad saskatīt tos veidus, kā uzlabot tos visus procesus. Jā, citreiz ir vairāk fokus uz šo te komunikāciju un stratēģiju, ko viņi var darīt, kā viņi var veidot kaut kādu jaunu valodu.
iekš visiem tiem procesiem, to, kā viņi pārveidojās. Citreiz vairāk tas ir uz pašu ražošanas procesu un kā ir kaut kādas lietas, kuras var optimizēt, kuras var pārdomāt. Arī tas pats par krāsu izvēli vai no kurienes nāk krāsa un kā mēs krāsojam vispār lietas un tekstilus. Un katrā no šīm daļām ir ļoti daudz darāmā. Un atkal tas, kad es nenāku tieši no tā lauciņa un kaut kādīgā mērā zinu tehnoloģijas, bet kaut kādīgā mērā arī nezinu, jo es nevaru zināt visu, ļauj man redzēt savādākas un svaigas perspektīvas, kuras ir tad pēc tam interesanti pārunāt ar viņiem. Tad you mentioned, kā Latvijas mentioned? Tu pieminēji to valodu, ka tas tā primāri ir, tu runā par viņiem, par valodu un kā viņi komunicē to visu. Tas ir par to transparency vai kādā veidā tas... Jā, pieņemsim arī manas pašā Unwoven projektā. Man ļoti svarīgi ir, kad vai tas, ko es daru, paņemot pārstrādātus tekstilus un uztaisot tos jaunā materiālā, vai es vispār daru kaut ko labu dabai un ilgtspējai. Tā kā izklausās, ka es daru labu, bet vai tiešām? Ja sāk skaitīt visas enerģijas un CO2, kā tas viss sasumējās ar to, ka šo visu varētu arī vienkārši sadedzināt, un mēs varētu tikai tagad ražot jaunus materiālus. Un problēma ir tā, ka tur ir ļoti grūti izskaidrot, jo tekstila apģērbi ir tāda pelēkā masa, kurai trūkst informācijas, un katrs teikrekls, kas nāk no Taizemes vai no Pakistānas vai no Bangladešas vai tepat no Eiropas, ir savādāks enerģijas tas koeficients, cik viņš ir patērējis. Un katros 100 kilogramos ir šis sastāvs apģērbiem ir pilnīgi savādāks. Un tāpēc nekad nav iespējams to izskaitļot tā, kā mēs to varam kokam, priedēm, kas nāk no Latvijas, jo tu vienmēr zini, no kurienes viņi nāk, kā viņas tiek zāģētas, kas tiek patērēts, cik daudz enerģija, cik daudz ūdens. Un tekstiliem to vienkārši nevar. Un kā es varu, kā topošais ražotājs arī runāt, ko es daru? Man ir jāspēj atrast, ja man nav fakti, parasti tādās situācijās veido life cycle assessment, kas runā par visu no produktu sākuma līdz produktu beigām, kas notiek, kas ir tā pārmaiņa, kāda ir enerģija un kāda ir procesi. Un ja es to nevaru izdarīt, tad kas ir tā cita valoda un tie, ko es varu komunicēt, un kas ir tās labās lietas. Tas prasa fantāziju, tas prasa izdomu, tas prasa vienkārši mēģināt atrast kaut kādus jaunus standartus, nestandarta materiāliem. Un runājot par nākotnes dizaineriem, ko tu vēlies viņiem ieteikt? Vai tev ir kādi citāti, kas tev tiešām iedvesmo ikdienā, kad tu strādā? Es noteikti iesaku katram topošajam dizaineram domāt par to, ar ko viņš atšķirās no visiem citiem dizaineriem. Jo ir ļoti grūti. Pasaulē ir tik daudz labu dizaineru, jauno dizaineru, un visi ir ļoti motivēti. Kā tu būsi labāks par viņiem, kas ir tev unikāls, domāt par to savējo rokrakstu un atteikties no tās teicamības, ko es pieminēju pirms tam, bet vairāk uzdrīkstēties, vienmēr pārspīlē. Vienmēr uzņemties kaut kādu risku ir tas, kas man vienmēr ir atmaksājies. Tā kā jebkurā procesā ir tas ceļš, kurš tu zini, ka to es varu uztaisīt tajā laikā, kas man ir, un tad ir vienmēr tāda lielāka ambīcija, kas sagādā stresu un ir tik daudz nezināmie faktori, bet izvēlēties to ceļu un pārspīlēties, uzdrīkstēties, tas vienmēr atmaksājās beigās, un man liekas, tas ir tas, kas ir vajadzīgs, un tas prasa darbu un laiku un mērķtiecību, un pie tā ir noteikti jāstrādā. Mums ir taču pašiem teiciens darbs dara darītāji. Un es to redzu arī sevī, man šķiet Eindhovena man iedeva arī darba disciplīnu, kad mans darbs bija skola, un aizejot mājās strādā pie projektiem, un tu attīstot disciplīnu strādāt katru dienu. Es arī savā studijā esmu tik ļoti labs darbinieks, jo es vienmēr tur esmu. Jā, vienmēr esmu laikā, un tāpēc, ka tā ir mana lieta, vai ne, un ir šī atbildība. Bet jā, tas viss prasa darbu un prasa laiku.
Un vajag tikai darīt. Šeit idejas ir, mums nav trūkums idejām. Citreiz varbūt pat trūkums ir fantāzijā vairāk. Izdomāt lietas, darīt tās savādāk, vai arī vienkārši darīt. Izdomāt mēs varam jebko, bet tad nākamie soļi ir saplānots un tad tikt līdz tam. Un kādas grāmatas, kas ir tevi ietekmējušas, ko tu vari padot tālāk, vai kaut kādi raidieraksti, vai kursi, kurus tu noteikti gribi pavēlēt? Jā, es klausos tālāk regulāri podkastus, raidierakstus. Raidieraksti, jā. Latviešu vārds. Regulāri klausos raidierakstus. Man ļoti patīk Material Matters. Neatceros, Material Matters raidieraksts. Kas ir vērsts uz dažādiem dizaineriem un māksliniekiem, kas strādā kaut kādā savā noteiktā tēmā. Un tiek runāts gan par to, kā viņi tik līdz tam brīdim, gan arī kā viņi redz savu darbu filozofiju, kas ir viņu studijā, kādi ir tie viņa challenge. Un tas ļauj redzēt visus šos cilvēkus arī tādā vienlīdzīgā līmenī, ka viņi arī visi reizi sāka. Un kā viņi attīstījās. Un, protams, arī tas pāriet tādā daudz lielākā kontekstā par to nepieciešamību, kāpēc viņi to dara un kontekstu. Arī podcasts Time Sensitive. Man ļoti, ļoti patīk arī ir šīs dialogi, bet tur ir daudz plašāka perspektīva cilvēkiem, kas tur nāk. Un ir arī ļoti svarīgi dzirdēt cilvēkus, kas varbūt dara kaut ko pilnīgi citu nekā es, bet kā viņi līdz tam tika, jo tajā visā var pamanīt vienmēr kaut kādas līdzības ar mūsējo lauciņu. Viena no mīļākajām dizaina grāmatām ir Viktora Papaneka Design for the Real World. Un šajā grāmatā viņš runā par to, ka mēs kā dizaineri visas lietas, ko mēs rādam, tāpat laikā mēs arī kaut ko atņemam no dabas. Un ka citreiz ir jāpārdomā, vai tas, ko es radīšu, atsver to, ko es paņemu nost. Un par to varbūt netiek pietiekami daudz runāts, bet tam visam ir cena. Un mums ir šī atbildība radīt lietas atbildīgi un pārdomāti. Un jā, tā kā neizmantotu dizainu kā rīku pelnīt tikai vai radīt bezmērķīgi, bet tiešām mērķtiecīgi. Kad tu padomā par pasauli, cilvēkiem un dabu. Jā, un arī par to, kas ir īstā problēma. Citreiz mēs kaut ko taisam, un tas tik ļoti jau tajā detaļā, tajā produktā, un saprotu, ka īstenībā tas maz nav tas, ar ko es sāku. Wow. Paldies, Sarmīte, paldies par tavu laiku, un paldies par taviem ieteikumiem, un ļoti, ļoti foršām idejām. Un, es tiešām ceru, ka tev viss izdosies. Un tev izdosies. Jā, paldies tev.